Arvien tuvāk liktenīgais 21. datums. Vai ir vērts ko plānot jaunajam gadam, Aleksandra? Gribētu nomierināt mūsu klausītājus un skatītājus, jo ne astroloģiski, ne citādi es neredzu nekāda pamata kaut kādām katastrofām. Tuvākais, kas notiks noteikti mūsu dzīvē, ir astroloģisks tāds aspekts, kurš nozīmē, ka Saule pārcelsies Mežāzī. Tas notiek katru gadu 20. datumu sākumā, šogad 21. decembrī, un līdz ar to sāksies jauns astronomisks un astroloģisks gads. Un var plānot, var koncentrēties, mēģināt izplānot savu laiku, savu resursu un tā tālāk. Šonedēļ darbosies diezgan spilgti astroloģiskie aspekti. Teiksim, viens no visspēcīgākiem darbosies ceturtdien, 20. decembrī. Būs zināms iekšēji saspringums, bet daudz cilvēki gribēs arī tādā stāvoklī pie stūras kaut kā pārkāpt ātrumu, un to nekādā ziņā nedrīkst darīt, jo tieši tas var beigties nepatīkami. Bet nedēļas beigās, piektdien, tieši 21. kad Saule pārcelsies Mežāzī, Saule veidos brīnišķīgu harmonisku aspektu ar Neptūnu. Un tas nozīmē, ka ja mēs piektdien koncentrēsimies un sapņosim un mīlēsim un priecāsimies, tad tas dos iespaidu visam gadam. Un tad nākošais gads būs sevišķi veiksmīgs. Visiem veiksmīgi!